Bet ja mēs pieņemam tagad, ka šī esošā sistēma ar dalīto iedzīvotāju ienākumu nodokli uz nākamo gadu nemainīsies, un nākamā gada 1. jūnijas pienāk salīdzinoši pat drīz, tad kaut ko mēs tagad revidējam, jūsuprāt, vai nerevidējam neko? Es gribu teikt to, ka Finanšu ministrija ir izveidojusi darbu grupu Zakatisto kunga vadībā, kuras es neesmu aicināta. Es neesmu tajā grupā. Jā, es neesmu. Un jūs neaicināt darbu grupā? Mūs uzaicināja pēc nākamā nedēļa izstāstīt par to, kāda mums tā datorsistēma attīstība. Mūs nav aicinājuši tajā grupā. Un tā darba grupa ir, lai izdarītu ko? Lai izveidotu jaunu reformu. Māte Marija, cik mums tās reformas? Jā. Labs materiālais gandarījums jums ir no šī darba? Es esmu apmierināts. Cik reiz vairāk nekā prezidenta pensiju jūs saņemat tur? Nē, prezidenta pensija ļoti nopietns skaitlis. Bet jūs to neziniet. Interesanti. Kā jūs tā gatavojaties un neziniet, cik prezidents saņem pensijā? Es pateikšu, cik valdes atalgojums ir Dinamo Rīgā. Valdes? Jā, valdes. 3 cilvēki kopā. 3 nav viens. Jā, 3 cilvēki kopā pagājušajā gadā 485 000. 3 cilvēki saņem. Jā, neskaitot nodokļus. Kādas naudas, es nezinu. Jūs esat parakstījis gada pārskatu? Tad droši vien, jā. Tā, lai citi kontrolējušie institūcija to dara, cik ir viņa tiesībās, bet es tur to nevaru. Nē, bet tiešām, Omņikungs, tad jūs nesaņemat 6 par skaitli gadā? Vismaz pirms nodokļiem. Domorkungs. Mēs runājam par procesiem, jeb par personībām. Šis ir procesa sastāvdaļa? Šis ir procesa sastāvdaļa, jā. Labi. Kas saņemts, tas iztērēts, ko es varu teikt? Tāpēc, ka zināt, cik ir to tarifu, tāpēc, ka to nevar izdarīt. Jā, tieši tā, un pie tarifu pārskatīšanas šobrīd aktīvi strādājam, un manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi, pat ja mums nekavējoši nav... Cik ir šogad pārskatīti tarifi? Ir intensīvajā terapijā, un to veselības ministrija ir izdarījis. Bet es īsti nesaprotu, jums vieglāk paliek ar šo. Es saprotu, ka politiķus ir jādauz un jākritizē. Šis notiek, saprotiet, jūs tagad ar savu šķobīšanos tiesmējāt arī... Saprotiet, cik veselības ministrs esat intervējis par tarifiem, kur saka, tas notiek? Jā. Nezinu, šitik, jauki. Un viņi saka, tas notiek. Viņi visi saka, tas notiek. Viņģels kundze, man sliktāk paliek. Jūs faktiski jūs apvainojat nabaga tos cilvēkus, kas strādā melnām mutēm, gan no asociācijām, gan arī Nacionālais veselības dienests, kas šobrīd ārkārtīgi intensīvi pārēķina tarifu. Kas tik tur nav iesaistīti? Ir no Stradiņiem cienījamā profesora Strīķis kundze, kas ir palīdzējusi pārēķināt intensīvās terapijas un reanimācijas tarifus. Cik gadus vēl vajadzēs? Tik, cik vajadzēs, lai pārēķina visu, ko var pārēķināt. Viss ēters ir te! Bijusī veselības ministre Ilze Viņķele šodien stājās tiesas priekšā, jo Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesa sāk izskatīt krimināllietu, kurā Viņķele apsūdzēta par bezdarbību saistībā ar Covid-19 vakcīnu pasūtīšanu. Prokurori ieskatā, vakcinēšana bija jāsāk daudz agrāk, bet ministres neizlēmīguma dēļ Latvijas iedzīvotājiem tika ierobežotas tiesības laikus sākt vakcinēties un brīvi pārvietoties. Tā vietā turpinājās izolācija. Viņķele apsūdzībai pilnībā nepiekrīt. No tiesas turpina Aika Ince. Es esmu izlasījusi apsūdzību un saprotu, ko prokurors stāsta. Vai atzīstat savu vainu pēc krimināla 19. panta? Pilnīgi neatzīstu. Bijusī veselības ministre Ilze Viņķele neatzīst savu vainu bezdarbībā, organizējot vakcīnu pasūtīšanu un pirkšanu 2020. gada pavasarī, kad visa pasaule cīnījās ar pirmo Covid vilni. Tolaik vakcīnas izstrādāja vairāki ražotāji. Latvija paļāvās, ka pirmās tirgū parādīsies AstraZeneca izstrādātās potes, bet pirmās bija Pfizer vakcīnas. Un tieši pārāk maz pasūtītās Pfizer vakcīnas arī ir iemesls šai apsūdzībai. Uz pilnīgi jaunas bāzes veidotas vakcīnas, viens vakcīnas pasūtījums mazākā apmērā šobrīd izrādās ir valdības ieskatā bijis lielākā kļūda. Un arī apsūdzība uz to ir balstīta, vērtējot, ka tieši šī dēļ pēkšņi visa sabiedrība ir atradusies izolācijā. Prokurori ieskatā tieši tas un visaptvaroša plāna neesamība arī noturēja sabiedrību pārāk ilgā izolācijā. Neizstrādāja vakcinācijas plānoja stratēģiju, kas ietvertu sevī nepieciešamo vakcīnu daudzumu, loģistiku,
un arī vakcinēšanu kā tādu, protams, ar visu personālu, visu tā. Kā rezultātā nepamatot ilgi tika saglabāti mums šie ierobežojumi, aizskarot satversmē nostiprinātās personu tiesības uz brīvu pārvietošanos. Viņķele atgādina, ka tā bija nebijusi situācija un pirmo pandēmijas pusgadu veselības ministrijas cilvēki strādāja diennakti. Es šeit stāvu arī par saviem kolēģiem, ar kuriem mēs plecu pie pleca gadu absolūtas neziņas apstākļos, pie tā, kā arī nebija atbalsta no valdības vadītāja, īsti cīnījāmies un kapājām ar šo epidēmijas un pandēmijas vadību. Valdības vadītāja viedokli gan tiesā varēs uzklausīt klātienē. Aizstāvība pieprasa Krišjāni Kariņu izsaukt kā vienu no lieciniekiem, un prokurors neiebilst. Es ar vislielāko prieku arī šeit redzētu Kariņu kungu, jo manā ieskatā viņš ir tikai aizstāvības, bet arī apsūdzības liecinieks. Prokurors vēl nevar pateikt, kādu sodu prasīs, bet uzskata, ka ministram jāatbild par katru rīkojumu. Ministra amats ir ne tikai politisks amats, bet tas uzliek arī noteiktus pienākumus. Ir sevišķi tādā brīdī, kad bija ārkārtas situācija saistībā ar Covid epidēmiju. Ja? Tiesa turpināsies oktobra beigās, un tā kā lietu skata ar pierādījumu pārbaudi, uz šo tiesu izsauks arī pirmos 3 lieciniekus – veselības nozarē strādājošos, kas arī lēma un organizēja vakcīnu iepirkumu. Aika Insolovs-Perševics, Latvijas televīzija. Ziniet, Domurkungs, man tik ļoti gribās pateikt pāris 3 uzvārdus, ko jūs nosaucāt politehnologi. Jūs viņus pazīstiet daudz labāk kā es. Šie politehnologi jau visus šos 20 gadus, es nerunāju 25, jo viss veidojās sākumā, tā ir tāda cilvēku grupa, kuri paši nekad nepretendēs pat ne uz deputātu, nerunājot par kaut ko vēl nopietnāku, vai ne, kur būtu reāls darbs jādara dienā, bet kuri vienmēr ir klāt, kā notiek šie vēlēšanas procesi ar savām. Viņam ir talants uz šo lietu, šķelt, savest kopā, pierunāt, atrunāt, es pat teiktu, ieinteresēt, visādā veidā darboties tajā vai citā virzienā, arī visādā ziņā. Un šie cilvēki arī šajās parlamentu vēlēšanās ļoti spēcīgi iedarbojās visiem. Un te ir man varbūt maz skaidrojums, ko, teiksim, Bordona kungs bija ļoti nikns pašās, kad beidzās vēlēšanas un sašuts, jo viņam acīm redzot nācās saskarties ar daudziem šiem jautājumiem. Tikai, ja Bordona kungs kategoriski nostājās pret kaut ko, tad vajadzēja arī paskaidrot, kāpēc, jo mēs nesapratām. Es arī kā cilvēks no tautas tajā brīdī, es nesapratu, kāpēc kategoriski pret to ne, pret to ja par tajā. Un tas ir par maz. Cilvēki no tautas nesaprata, par kādiem uzvārdiem jūs runājāt? Es domāju, ka tas ir jūsu kompetence daudz labāk to pastāstīt nekā man. Jūs pateicāt, ka LNT top 10 raidījuma intervijā jūs teicāt, ka vajadzētu skatīties un domāt par 4. un 5. Kas tas bija? Jums šitie 3 likās visi uzreiz metami ārā? Jūs ar viņiem atgriežoties apakaļ tādiem nerunātu? Viņi izskatījās pavāji. Jo? Kā jūs mērat vājumu? Es mēru vājumu vispirms kāds ir viņa intelekta līmenis runājot par doto tēmu. Jo varbūt, ka kaut kādās noteiktās citās tēmās viņa intelekta līmenis ir pietiekami augsts, bet ir cilvēciskais no politiskā un sabiedriskā viņa intelektuālais līmenis bija nepietiekams, lai pretendētu uz ministra prezidenta posteni. Pie tam man zināms izbrīns ir, es pazīstu 2 no viņiem ļoti labi un vienu nepazīstu nemaz. Un es šos 2 pazinu kā, ļoti labi izglītotus, intelektuāli, tā sakot, drošus un stabilus savos uzskatos. Un es esmu izbrīnījies, kur viņi ieguva šo retoriku, kad viņi sāka kandidēt uz premjera amatu. Man liekas, ka vai nu viņi ir apmulsuši, vai viņi ir kaut kādā veidā,
sakūdīti vai norganizēti. Jūs runājat par Bordānu fabriku? Par Bordānu fabriku. Ļoti abi divi ir, kā sakoties, daudz mācījušies, daudz darījuši un ar ļoti labu iespaidu atstājuši sabiedrībā. Ar to jūs jau šobrīd sakat par visus trīs vērtējot līdzīgi, ka jūs neredzat nevienu no šiem trījiem, kas var vairākumu izveidot? To var Saeimas deputāti noteikt, bet manās acīs viņi sevi ir izsmēluši kā nākamie premjeri. Ja Saeima un prezidents lems citādi, tad tas būs viņa viedoklis un šis būs mans viedoklis. Protams. Viens no vēstures nospiedumiem jūsu tajā sabiedrības apziņā un arī publiskā vēsturē noteikti ir runa dziesmu svētkos ar mēs esam dižani un varani. Arī šodien gatavojoties dzirdēju jautājumu, vai šobrīd mēs esam tādi paši, ja jums būtu šodienas runa jāsaka. Vai ir turpinājums šai runai? Ko es gribēju teikt, ir, ka katram cilvēkam, un tā ir man dziļā pārliecība, ir spēks iekšā, ko viņš neapjēdz. Un tas ir, to es no savas personīgās pieredzes un kā psihologu var tiešām apliecināt. Pat manā darbā kā patronesei nāca līdzās Ziemassvētkos ar tādiem jauniešiem un bērniem, pret kuriem daba ir bijusi ļoti, varētu teikt, barga savā viņu ģenētiskā mantojumā. Es vienmēr uzskatu, ka arī jebkuram cilvēkam, ar jebkādiem dabas dotumiem ir iekšā spēks un ir garīgais spēks. Un tas ir atmodināms un viņš ir izkopjams un pie tā ir jāvēršās. Un tad, ja tas spēks, kas ir individuāli atmodināts, ja tas individs saprot, ka viņš ir daļa no kopības un ka savu spēku viņš var likt kopā ar citiem, tad var veidot lielas lietas. Un tā lielas lietas ir notikušas, piemēram, doma par to, ka verdzība būtu izskaužama pasaulē. Ja jūs paskaties vēsturē, kādi argumenti tika teikt ārprāts, kā tā var domāt, kas tas tāds, un bija tāds Wilberforce un citi, kas visu mūžu nabaga cīnījās ar šādu ideju. Tātad, kam bija garīgais spēks. Un jautājums ir, vai var šo egregoru vai kritisko masu sasniegt vienā tautā, bet tas ir tur jābūt individuāliem, kā sakot, atmodināt šo spēku, un tad viņu saliekot kopā. Jā, var būt vareni, bet vareni tiešām būtiskā nozīmē. Nevis vareni, lai sabradātu citus un citiem uzkāpt uz galvas vai uzspiest savu gribu, bet vareni tāda nozīmē, ka padarīt to absolūti labāko, kas ir viņu spēkos un iespējās. Kas ir Latvija, jūsuprāt, un kur viņai ir pasaulē jābūt? Mazai, simpātiskai, pievilcīgai, strādīgai un sakoptai, priekšzīmīgi sakoptai demokrātiskai valstī. Jo mazākā valstī, saprotiet, ir vieglāk izvest reformas, ir vieglāk lietas sakārtot nekā lielā. Mums ir mīnus, ka mums nav dabas bagātības, bet tas ir arī liels pluss, jo daudzas valstis, kurām ir, piemēram, naftas ieguldījums un tā tālāk, tas viņiem tikai nācis par ļaunu. Mums ideāli vajadzētu būt augsti izglītotiem, gan tehniski, gan humanistiski, priekšzīmīgiem pasaules pilsoņiem. Vēl vienā jūsu runā, kas bija prezidentūras sākumā, 99. gadā, jūs teicāt, mūsu zemes nākotne būs tikai tik liela, cik lieli būs mūsu sapņi. Nebaidīsimies sapņot par to, kādu mēs vēlētos Latviju redzēt. Kāds ir jūsu Latvijas sapnis? Dabūt mazāku atšķirības starp augsējo un zemāko ienākumu līmeni. Šis tās augtais Gini indeks visā pasaulē tās šķērs tikai plēšās. Mums kā mazai valstī vajadzētu it īpaši piestrādāt tā, jo mēs sākām, kā varētu teikt, no līdzenas vietas. Ja? Viņi ļoti ātri kļuva nelīdzeni, tas nu gan. Bet mums būtu tiešām jācenšas, lai mēs spētu vismaz viņa pieaugumu apturēt, numur 1 un numur 2, tātad sākt izlīdzināt
starp tiem, kam ir ļoti lielas bagātības un tiem, kas dzīvo zem nabadzības līmeņa. Tas tiešām būtu numur 1. Otrs ir veselības sistēma, kas ir pieejama visiem, un izglītības sistēma, kas dod rezultātus. Tā, ar citiem vārdiem sakot, kuru nobeiguši 1, 2, 3 izglītības līmeni, ir pasaules līmeņa konkurēt spējīgi ļaudis, ko šī valsts ir saražojusi. Cerībā, ka viņi visi tad tūlīt neaizskries citā zemē pēc lielākām algām, bet kad atradīs arī iespējas dzīvot savā senču dzimtenē un savas iebaņas un spējas šeit izmantot. Es starp citu prezidentam Kalvītim savu laiku mēģināju atgādināt vienu Bībeles stāstu, kur viņš, protams, cilvēks Bībeli nepazīst, un es mēģināju viņam stāstīt par to, ka tad Jāzeps bija faraonam padomnieks, un faraonam bija šis dīvainais sapnis par 7 kārnām govīm un 7 traknām govīm, ko tas īstenībā nozīmē un kas tas ir par brīdinājumu. Un es teicu vēl Kalvīšu kungam, jūs tagad grasaties paaugstināt tur algas pa 30%, bet Igauni skatās, lai samazinātu savu deficītu, ja? Un es saku, jums būtu brūtiskāk tagad samazināt Latvijai deficītu un arī inflāciju, bet tam man skolotāji ielās un viņi protestēs. Un galvenais, ka Kalvīšu kungs Bībeli nesaprastams, tad izgāja ārā un presē kļūst slavens ar to, ka stāstīja, mēs dzīvojam traknos gados, un tā tad, tas tā turpināsies bezgalīgi. Bet, tā viņš neteica par to bezgalību, bet tad jūs faktiski atzīstat, ka impulss nāca no jums, tikai tas impulss tika deformēts. Viņš nesaprata to message. Ja negribēja, teiksim tā. Viņš palika pie tā, mums ir traknie gadi, dzīvojam un baudam tos gadus. Un jāsaka tā, jebkuram politiķim starp citu tā būtu smaga izšķiešanās. Ir skaidrs, ka tu dabūsi vairāk droši vien tauta atbalsta paaugstinot pensijas, nekā samazinot deficītu. Un te atkal šis jautājums par tālredzi. Vai mēs esam mācījušies no tā? Runājam par šo lietu. Ir juridiska kantora izvērtējums par to, ka ir iemesls vērsties pret Benhemu un iepriekšējo valdi, tā skaitā Jakri. Jūs vērsīsieties pret viņiem? Jūs to darīsiet? Ernests Saulitis jau daži mēneši atpakaļ uzrakstīja viņiem. Visiem vēstuli, kuri rakstīts primitīvā veidā, es redzēju pats šo vēstuli. Gatavojot naudu, būs atbildība. Tātad jūs iesiet uz tiesu, ja? Ja būs domas lēmums par to, ka vērsties pret viņiem, jūs viņu atbalstīsiet. Es esmu viena studija, tu esi otra studija. Es runāju par to, jau to vēstuli, tā vēstule uzrakstīta vēl tā laika, kad doma vadījuša. Man neder vēstuli viņiem, man der vēstuli. Kāds ir bijis tautai labums no tā, ka Gobzem kungs 3 gadus sēdējis Saeimā un saņems lielu algu? Praktisks labums ir izgaismot to, kā veidojās jūsu kāmi vaidziņi, ceļot cietumus un visas pārējās lietas un melojot vēlētājiem. Ja? Neieguldot izglītībā, kas ir pabērnu lomā. Starp citu jums izglītības ministrijā parlamentārais sekretārs ir cilvēks. Ļaujiet man pateikt, ka par katra cilvēka vaidziņiem nebūtu tas līmenis, ka mums vajadzētu diskutēt par to, ko Saeima dara. Okay? Jūs kontekstu, jums vajadzēja klausīties kontekstu vajadzēja klausīties, ja? Labi. Tas ir tēlains frāžu, tas ir tēlains izteikums. Jāpieklās pie Gobzema līmeņa. Citādāk nevar. Atcerēsimies katrs pie sava līmeņa. Paldies, pajautāji, atbildējāt. Punkts, okay? Šeit ir jautājums par to, kur tiek ieguldīti līdzekļi. Ja? Paldies. Noslēdzošais jautājums, ko es gribu.